teikt, jau jaunā vecumā. Jā, nevelti viņš tieši tika nozīmēts par kapteini. Tās kapteiņa funkcijas lieliski veids arī tajā U20 pasaules čempionātā. Tagad jācīnās tālāk profesionālā hokejā būs. Tripulātors Dans Ločmēls panāk neizšķirt vēlreiz šajā spēlē. Latvijas spēja diezgan ātri izlīdzināt rezultātu. Ātri un veiksmīgi. Dans Ločmēls ir pievienojies izlasē un uzreiz jau arī pirmajā mačā uz ledus. Un arī pirmajā spēlē viņš izcēlies ar gūtajiem vārtiem. Pasaules čempionāta bronzas medaļnieks. Pagājušā gada čempionāta arī viens no varoņiem. Redzam, cik vienkārši šeit nospēlē Latvijas izlase, iemest ripa no sākuma vienā stūrī, tad tā tiek nogādāta uz otru pusi un labi nolaiž šo situāciju. Dans Ločmēls precīzi atverās, neviens netiek līdzi. Austrijas spēlētājs viņam tā, lai patraucētu, un arī ar precīzu metienu atzīmējās Dans.